man bija iespēja prezentēt CSDD šīs 54 stundas nodarbību garumu. Te vienam pēkšņi radās doma, bet tad jau gandrīz vai visi iemācīsies braukt. Tad teicu, tad kas tā pa mācīšanos? Tad taisam no 10 divreiz palielinam un tad 20 stundas. Manējais jau tur mācās kaut kāds 2 mēnešu braukšanu un nokārtot. Un tik sāk skaitīt, rēķināt kopā, un tā vēl tā naudas lieta parādās, cik tas tam maksāja un cik šim maksā. Dāmas un kungi, Ēriks Griģis, visviedākais no Presto. Labi izskanēja, paldies. Šodien mums tāda kutelīga tēma par 10 braukšanas reizēm pirms lielā eksāmena. Vai tas ir pietiekami, vai tas nav pietiekami? Daudz šķēpu tiek klausts ap šo tēmu bieži vien. To nesaprot vecāki, kāpēc tik daudz ir jāmaksā. Tak pietiek ar 10 reizēm. Un esam dzirdējuši arī citas versijas par to, ka citreiz jāmācās cilvēkam ir pat 50, 60 un pat līdz 100 reizēm, lai tā kārtīgi iemācītos braukt. Kas izdomāja tās 10 reizes, kā jūs domājat, un kāpēc vispār tāds skaits 10? Varbūt jāsāk no sākuma, kad 10 nodarbības, tās ir 20 stundas. Ja? Tad viena nodarbība ir 2 stundas. 1 stunda ir 45 minūtes. 45 minūtes reiz 2, tas būs 90 minūtes, ja? Pusotru stundu. Tā būtu viena nodarbība, vairāk pa dienu braukt nedrīkst vienā reizē. Ja mēs runājam tieši par tām 20, tā vēsture ir diezgan interesanti. Strādājot šajā jomā un teorētiski mēģinot, cik daudz laika jeb stundas aizņemtu viena kursanta apmācību, izpildot visus tos punktus, kas ir rakstīts ministra kabineta noteikumos, tad pilnīgi teorija, bet kā tas praktiski iznāk? Tad ņēma automašīnu, ņēma apmēram vienu cilvēku, kurš var viegli iekāpt, izkāpt, un ar kuru nav tādas komunikācijas problēmas, un mēģinam. Pienākšana pie automobīļa, atvēršana, durvis atvēršana, iekāpšana, izkāpšana, automobīļa gabarīta, apzīmēšana ar krīti, jā, tad noteikšana tie gabarīti, automobīļa aiztum sānas, tad skatāmies, kā viņš tajos gabarītos iekļaujās, un tā tālāk. Viss tā, kas ir tā lieta, kas ir prasīta noteikumos, cik tas iznāk. Un vēl pierēķinot to, ka instruktoram kaut kas jāparāda ir. Viņš nezina, kā pie stūras piekāpt. Jā, tad piekāpt tur, kaut kur uzliek tās rokas, pamēģina, parāda, un aiziet tālāk. Tālāk drošības josta, kā to nostiprināt, parāda instruktors, jo no stāstījuma viens saprast nevar. Tad parāda instruktors, tas kursants pamēģina, tas akli rokā. Un tā pamazītiņām uz priekšu. Saliekot tagad visas tās minūtes, ko apgūtas kursants un ko tas instruktors parādīja, sanāca 54 stundas. Mums toreiz bija braukšana, tas 10, varētu teikt, bija 10 stundas bija braukšanas laiks, tas ir 5 nodarbības. Un tajā laikā man bija iespēja prezentēt CSDD šīs 54 stundas nodarbību garumu, braukšanas apmācību. Gandrīz viss bija kārtībā, un te vienam pēkšņi radās doma, bet tad jau gandrīz vai visi iemācīsies braukt. Tad teicu, kas tā pa mācīšanos? Tad taisam no 10 divreiz palielinam un tad 20 stundas. Tā es atbildēju uz jūsu jautājumu, kā radās 20 mācību stundas, ir 10 nodarbības. Ko es gribēju teikt par tām 54? Tas apmēram sasaucās kopā ar to, ko arī citi instruktori un pasniedzēji saka, ka jābūt tā kā vairāk, ir atsevišķi izņēmumi, kas ļoti labi brauc, tad tiem uz eksāmenu ātrāk nevajadzētu viņus ierobežot. Pilnīgi pareizi. Tad katrs indivīds ir savādāks, kāds apgūst ātrāk, kāds lēnāk, bet tas vidējā tā robeža, tās 20 mācību stundas, būtu apmēram tās, kuras būtu jānobrauc, lai varētu izpildīt sekojošo. Vispirms apgūt zināšanas priekšbraukšanas, tā būtu teorija, tas būtu jau termini, tas būtu ceļzīmes, tas būtu regulētāji, luksusforu signāli, tas būtu izvietojums, izkārtojums uz brauktuvus, tas būtu arī braukšana krustojumos. Principā pēc šodienas ministra kabineta noteikumiem tās ir 5 nodarbības. Un pēc 5 nodarbībām varētu uzsākt braukšanu. Šeit gribētos precizēt, ka šī braukšana, ko varētu uzsākt, viņu arī vajadzētu sadalīt.
Pirmais būtu braukšana laukumos, tad ierobežotās teritorijās, kas nebūtu braukšana, bet kas būtu iekāpt, izkāpt, un tur pieregulēt sēdekli un drošības jostas vai vēl kaut ko izdarīt ar to automašīnu, iemācīties, kur atrodas gaismas luka tur priekšā aizmugurē, kāda viņiem nozīme ir, kā viņas ieslēdz. Tad to varētu veikt jau laukumos. Un tad tā izbraukšana ceļa satiksmē, tad viņi varētu notikt pēc 5. nodarbības, 5. lekcijas. Ceļzīmēm, starp citu, ir 2 nodarbības. Tur rakstīt kā viens modulis, bet tur ir 2 nodarbības tajā skaitā. Un tad līdz ar to iznāk, ka pēc 5. Tad jau būtu tās zināšanas apgūtas. Ja jaunais vadītājs, jeb kursants ir apgūts zināšanas, tālāk viņam vajadzētu iegūt prasmes. Tad prasmes šīs zināšanas izmantot ceļa satiksmē. Ko tas nozīmē? Viņš sāk teoriju pielietot praksē, tad jau mēģina izmantot to, ko viņš ir apgūs laukumā. Viņš iesāk kustēties ar to transporta līdzekli, apstāties, atkal iesāk kustēties, tad mēģina jau pārslēgt pārnesums. Arī tas iespējams ir veikt kaut kādos ierobežotos laukumos. Tad, kas ir labi un uzticami instruktori, un viņi redz, ka tas kursants arī ir uzticams, viņi atstāja to kursantu vienu pašu, lai šo mašīnu mēģina aprast un pamēģināt tās prasmes sagatavot pats sev. Un tad tajā pašā ierobežotā teritorijā, kur tiešām neviena cita transporta līdzekļa neparādās, tad tas kursants viens pats pamēģina pabraukt ar to automašīnu. Man šī iespēja savā laikā, kad es strādāju par instruktoru, tad bija tā, ka mācīju ar vieglo automobīlu, un man bija vēl otrs kravas automobīls. Un tad es vēl arī kursantiem sākumā devu iekustināt to kravas automobīlu, apstāties, bremzēt, un tā bija pavisam cita kvalitāte, un arī tiem instruktoriem varbūt bija vieglāk, kam šādas iespējas bija strādāt ar to kursantu. Kursants ieguva zināšanas ar vieglo automobīlu, ar kravas automobīlu, un viņš braucot ar savu vieglo automobīlu un kārtojot valsts eksāmenu un pēc tam piedaloties ceļa satiksmē, viņš jau zināja, ko sagaidīt no tiem kravas automobīļu šoferiem vai tiem milzīgajiem transporta līdzekļiem, kas viņam brauc pretī. Tas būtu jau tas otrais. Un tagad, ja viņš ceļa satiksmē jau ir iesācis kustēties un darboties un iegūst tās prasmes, iegūst tās prasmes, un kaut kādā ziņā viņš viņas nepārtraukti atkārto. Tad pirmā nodarbībā tas un tas, tad tālāk tas, tad tas. Tad atkal nākošā nodarbība, atkal pirmā nodarbība, atkārtojam to un to, pēc tam atkal, un tā viņš iegūst to. Tās prasmes, uzsākot kustību, vienmēr ir jāapskatās atpakaļ skats spoguļos, tad ir jāieslēdz virziena rādītājs, tad jāapskatās pa plecu tajā virzienā, uz kur viņš iesāks braukt. Un tad viņš sāk kustēties. Tad tur sajūg pedāls, darbs ar gāzi, stāvbrēms viņš būs atlaidis jau pirms tam izslēdzis. Un tad tas pāries, kā tā ātruma pārslēgšana notiekās. Tad bremzē, apstājās. Un atkal viss no jauna, bet tikai kādu reizīti, jo viņam interesē tam kursantam tikt uz priekšu. Nākošā nodarbība, atkal viss no sākuma ar to visu, ko mēs tikko runājam, un atkal maz drusciņi klāt. Tā viņš iegūst tās prasmes un apgūst to, cik var. Un tad sākās trešā lieta. Tās ir iemaņu iegūšanas. Tad viņš vairs nesako līdzi, kā viņš tur kaut ko nospiedis, vai nemēģina pat skatīties, ko viņš tur dara, bet viņš ir iegūs iemaņas. Viņš jau slēdz un brauc, un tad viņš sāk pievērst uzmanību tam, kas notiek apkārt ceļa satiksmē, kur rodās kaut kāda bīstamība, kādas ir ceļzīmes, kur viņas atrodas, vai tās ceļzīmes attiecās uz viņu vai neatiecās uz viņu. Un tad ir 3 lietas, tad zināšanas, prasmes, iemaņas. Vai nereti nesanāk tā, ka mēs šo trešo posmu izlaižam? Jaunais cilvēks ir iemācījies braukt ar mašīnas zīmes, pazīst eksāmenu, var nokārtot vismaz 10 reizes ir braucis, tātad pēc MK noteikumiem viss sakrīt, bet varbūt nepietiekami droši un pārliecinoši jūtās uz ceļa. Vai šādi gadījumi ir? Droši vien, kad jā, mēs varam spriest no tā, ko kaimiņš saka. Mans bērns, teiksim tā, nokārtoja, aizgāja tur, pamācījās kādas 5, 6 vai 10 reizes, es īsti nezinu, cik nokārtoja. Tas kaimiņš, manējais jau tur mācās kaut kāds 2 mēnešu braukšanu un nenokārtot. Un tik sāk skaitīt, rēķināt kopā, un tā vēl tā naudas lieta parādās, cik tas tam maksāja un cik šim maksā. Un tad rodās tas jautājums, protams, tad šīs negācijas parādās vai pret skolu vai pret instruktoru. Bet vai tas varētu būt viens no iemesliem par šīm zināmajām arī beidzamā laika avārijām? Vai šis varētu būt tas iemesls?
Avārija iemesls ir zināšanu trūkums. Pats pirmais solis varētu būt tas, ka tam, kas sēd blakam, konkrētajā gadījumā, kas notika Rīga-Liepāja šosejā, tā pēdējā avārija, kad tas, kas sēd blakam un mēģina apmācīt šo savu jauno atvasu, un viņam ir tikai vismaz 3 gadu braukšanas stāsts, un viņš ir tēvs vai mamma vai vēl kāds cits radnieks, viņam šīs zināšanas nav. Es skatījos, kā tas notiek citās valstīs, braukāju, interesējos, un tur ir pat kursi, kas sagatavo vecākus, jeb tos pieaugušos, kas saviem radniekiem vai bērniem mācīs to braukšanu privātā kārtā. Un viņiem speciāli kursi ir, un viņi sāk tos kursus sakal ar zināšanām, ar teoriju. Pēc tam ir tāpatās nedaudz prasmes jāapgūst, un tad jau ir tās iemaņas, kā viņš varbūt ar to kreiso roku pie stūras tur. Un man te arī tā visu laiku 2 lietas neļauj gandrīz vai mierīgi padomāt. Visu līdzjūtību bojā gājušiem, bet jārunā ir tā diezgan konkrēti un asi par šai gadījumā. Ja blakus sēdēja māte savam dēlam, un viņi nezināja, kas ir distance un kāda ir droša distance, un tā distance bija pārāk tuvu. Un tajā brīdī tas jaunais vadītājs saprata, ka ir kaut kas ar distanci slikts noticis, un varbūt viņš parāda to stūri pa kreisi, varbūt tā mamma parāda to stūri pa kreisi, taču nebrauc tam virsū. Un kas notiek ar to, kas brauc pretī? Nu, tad tas arī notika. Ja? Tad tas mans pieņēmums, tas, kas momentāli ienāca prātā. Tas ir tad viens no tā, tad distance, ātrums, kā distance jāpalielina, palielinoties braukšanas ātrumam, kā distance jāpalielina. Un tad, kad es mācīju savus audzēkņus, es viņiem liku nostāstīt no galvas savus 26 punktus, kādos gadījumos ir jāpalielina distance. Kādai jābūt tai distancei? Tad tā distance ir ierakstīta ceļa satiksmes noteikumos, un cik viņi tur plika un kaila, vai pareizi vai nepareizi ierakstīt, par to mēs nerunāsim. Bet eksāmenā distance ir noformulēta pareizi, ka distancei jābūt garākai par apstāšanās ceļu. Tieši tāpēc, lai šajā attālumā, kurā tā distance tiek vērtēta, vadītājs varētu apstāties. Tad viņam jāapstājas ir ātrāk, un distancē jābūt bišķi lielākai. Vai presto saturā šis te tiek iekļauts? Tas viss ir iekšā, tas ir mani materiāli, ko es gatavoju un teorijā stāstu visiem. Un ir tikai atkal tas jautājums, vai cik nopietni pieiet tie kursanti, kas klausās e-apmācību. Jo es 50, jau vairāk kā 50 gadus es praktizēju to tikai tiešās apmācībās. Pēdējā laikā gan profesionāliem vadītājiem, bet tieši tas pats, kādai jābūt distancei kravas automobīlim ar piekabu, 12 tonnas pilnu masu vai vairāk, un ar piekabu, un slapjā laikā, un atkalā uz sniega. Ja mēs skatāmies kravas automobīļiem, lielajiem kravas automobīļiem ir noteikts puses no speedometra. Neviens normāls automobīlis nevar apstāties uz puses no tā, ko rāda speedometrs. Es domāju, rāda 90, 45 metros, rāda 80, apstāties 40. Tas gandrīz vai nav iespējams, bet ja mums ir slapjš ceļš, palielinās pusotras reizes ar piekabu kravas automobīlim, vieglam automobīlim ar piekabu, pusotras, pat 2 reizes palielinās šī distance, šis apstāšanās ceļš reizē. Ja mēs rēķinām atkalu, tas būtu ledus, rēķinām diennakts tumšo laiku no tiem 40-45 metriem, kas ir teikts satiksmes noteikumos, mums izaug šī distance līdz 450-500 metriem. Viņi palielinās 10 reizes, kas tam vadītājiem jāievēro. Ja jūs satiekat kaut kur kravas automobīļu šoferi, paprasiet viņam šito, kāds ir satiksmes noteikumos, noteikts, cik lielai jābūt šai distancē būt, un kāpēc nerunā par to pārējo. Tas jau ir interesanti. Līdzīgi ir arī vieglā automobīļu vadītājiem. Arī viņam tā distance, tur tāda vispārīga tā distance ir. Viņi vairāk tiek it kā par to distanci runāts tajos tieši eksāmena jautājumos. Ja? Apdzīšana viens no bīstamākajiem manevriem braukšanas laikā. Cik presto tam daudz pievērš uzmanību ārpus apdzīvotas vietas un kā to droši iemācīties? Ja mācās, tad var iemācīties loģiski.
Tad šis manevrs bija vienu brīdi pats bīstamākais. Tad bija dzelzceļa pārbrauktuves, kur vadītāji šodien dabū vadītāja tiesības, rītā brauc uz Balli, un tūlītās no Balles braucot atpakaļ uz dzelzceļa pārbrauktuves, vilciens nošķeļ aizmugures daļu automašīnā, tur sēž divi viņas draugi, un abi divi tie ir beigti, un viņi sēd ar to savu draugu priekšā un nesaprot, kas notic. Un mašīnā aizmugure nav, un tur pa ceļu izšķaidīti ir divi cilvēki, un vilciens vēlāk apstājās. Jā, bet galvenais jautājums, kur ir šis iztrūkstošais elements auto apmācībā tieši skolā, lai kaut kas tāds tomēr neatkārtotos, vai vismaz netik? Mēs šito mācām, un paskatieties, vai citās skolās, ko jūs tagad no manis dzirdējāt, to māca. Ļoti vienkārši. Paprasiet, vai to zina satiksmes ministrija, vai to zina iekšlietu ministrijas policisti, kas tagad kontrolē un pārbauda drošas apdzīšanas manevru. Paprasiet, vai CSDD audits to zina, vai ne, ko viņi tur pārbaudīs, kur nav neviena krūma, neviena koka, ko tur pārbaudīt, vai ne, un kāpēc viņi tur vispār kaut ko pārbaudīs, ja tikai lai uzlikt kaut kādu vidējo ātrumu ierobežojumu. Un kas notiks pēc vidējo ātrumu ierobežojumu? Tur atkal brauks daudz ātrāk, pārkāps noteikumus. Bet šīs ir tās zināšanas, kas būtu papildus jāapgūst. Jūsos klausoties, gribās atkal iestāties autoskolā un atsvaidzināt atmiņas. Man to daudz saka, ka pie maniem gribētu mācīties. Man zvan no daudzām Eiropas valstīm un prasās apakaļ pie maniem. Ēriks Griģis, Prestovs, satura veidotājs. Paldies, tev daudz jauku kilometru. Jā, apusē, paldies un paldies par uzmanību. Paldies par tavu vērtīgo laiku. Es zinu, ka tev šī informācija bija noderīga, tāpēc neaizmirst mums sekot arī citos sociālajos tīklos. Spied patīt, spied dalīties un neaizmirsti piesakot.